Stāstu sākšu ar slavenāko pilsētu Latvijā Dobeli. Dobeles tirgus laukums veidojas vienlaikus ar baznīcas celtniecību 1495. gadā. Pagājušā gadsimta 60. gados laukums bija nosaukts par Padomju laukumu. Pēc rekonstrukcijas 2012. gadā laukums ieguva bruģi un strūklaku milzu akas veidā, kas ir lielākā aka Latvijā. Izveidotas atpūtas vietas ar soliņam un 6 strūklakām. Ūdens strūklakās ir pietiekoši tīrs, lai vienlaicīgi nomazgātos 6 personas. Mūsdienas tirgus laukumā tiek rīkot svētku pasākumi, koncerti un citi burziņi. Pārējot pāri baznīcas ielai, pavēras skats uz Dobeles Romas katelju Visvētās Trīsvienības baznīcu. Baznīca celta no 1997. līdz 2003. gadam. Kā nākamo ievērības cienīgu objektu minēšu sveču ražotni Baltics Candles Ltd. Uzņēmums ir eksporta spējīgāks Latvijā. 99% savās ražotnes produkcijas tās eksportē. Uzņēmums dibināts 1960. gadā ar nosaukumu Latviešu sveču ražotne Dobele. Braucot ārā no pilsētas, mēs apskatām Dobeles atbrīvošanas pieminekli. Zemgaļu pilskalns un Livonijas ordenis pilsdrupas ir senākā celtne Dobelē, atrodas Bērzes upes labajā krastā. Tā celta no 1335. līdz 1359. gadam. Ar to mēs arī atvadāmies no Dobeles pilsētas. Mani sauc Aivita. Mani sauc Lelde. Mēs abas esam dzimušas Saldū. Saldiniekus un pilsētas viesus vienmēr sajūsmina gleznainais skats, kas pavars iebraucot Saldū. Arī Saldus novadnieks Māris Čaklais savā dzejolī Saldus pilsētu dēvē par medus pilienu Kurzemes bļodā. Saldū dzimušais slavenais gleznotājs Jānis Rozentāls ir saskatījis Saldu skaistumu, ko arī atainojas savās gleznās. Līkumainās Cieceres upes krastā vēl šodien stāv akmens, uz kura gleznotājs sēdējis un gleznojas. Vajag paņemt mazgājamo bļodu, nolikt dibinā tirgus laukumu, baznīcu kādu, pāris skolu kādu pieminekļu augumu, iedot siltumu cilvēku elpām, iedot viņiem gaismu un maldus, likt piedzimt Rozentālam un iznāk Saldus. Šeit ir dzimuši daudzi saldenieki, arī mēs. Tepat blakus atrodas Saldus pirmā vidusskola un mans bijušais bērnu dārzs Ābelīte, kurš šodien ir pavisam mainījies. Tagad te atrodas arī diezgan apmeklēts objekts. Un kurš gan nezina Saldus Kalnsētas parku, kur katru vasaru notiek festivāls Saldus saule. Mums gan abām šī vieta saistās arī ar tautiskām dejām, ar dancošanu, dziedāšanu un arī ar brišanu pa Cieceres upi jaunības dienās apejot biežu kases. Blakus upē pilsētas centrā vienkops atrodas gan baznīca, gan dome, gan kalpaklaukums un tirgus. Tepat netāls ir Druvas mazais saldējumu veikaliņš. Kas gan var būt gardāks par Druvas lieldienu saldējumu un plūmju saldējumu kokteili? Pēdējos gados Saldus čaklie ļaudis sakārtojuši pagalmas tik lītus, ka no sajūsmas aizraujas elpa. Te viss mažo pēc medus un salduma. Pat aku vākus rotā Saldus ģērboņa medus pilieni.
celtnieka Kārļa ielas veidotā strūklaka atspoguļo Māra Čaklā medus pilienu Kurzemes bļodā. Novēlam Saldus novadam attīstīties un tapt jo dienas, jo skaistākam. Mēs abas esam lepnas par to, ka mūsu dzimtā puse ir sakoptais Saldus. Esmu Aiga, un mana dzimtā pilsēta ir Kuldīga. Kuldīga ir pilsēta ar dvēseli, kas sit vienā ritmā ar manējo. Es mīlu šo pilsētu un cilvēkus, kur kopj un attīst vērtības, kas ir tajā. Lai gūtu pozitīvas emocijas un smeltos iedvesmu, ļaudis ik gadus mēdz doties uz Parīzi, Venēciju vai vēl kādu attālu pilsētu. Man iedvesmo Kuldīga. Kuldīgas sarkanie dakstiņu jumti, durvju kliņķi un jumta koris, parki un alkšupītes ieskauties šķūnīši, tam visam ir sava aura un sava smarža. To nevar redzēt, tas ir jāsajūt. Restaurētais Rāclaukums un vecpilsētas ielas lieliski izceļ pilsētas senatnīgumu. Šķiet, ka šajā vietā ir apstājies laiks, kas mums ļaus saplūst ar pagātni. Bet basām kājām, brienot pār Ventas rumbu, man ir kreist pārņem fantastiska sajūta un acīm paveras burvīgs skats uz veco tiltu, promenādi, atjaunoto pils parku un muzeju un pilsētu, kas nemitīgi mainās. Mēs bērnībā ar draudzeni mēdzām sēdēt pie Ventas rumbas un piemeklēt vārdus tās šķelām, bet, kad pieaugām mēnesnīcā, tur gājām peldēties. Mēs trenējāmies vecajā manēžas šķūnī un sapņojām par to, ka kādreiz Kuldīgā uzcēls skaista vieglaitīgs halla. Paldies kuldīcniekiem, ka īstenojāt man bērnības sapni. Skaistas ir manas atmiņas par Kuldīgu un bērnību, kas ritēja Ļeņina vēlāk Liepājas ielā, kur šķir pagātni no tagadnes un tēlēni tiek apdziedāti Igo Fomina dziesmā Liepājas iela Kuldīgā. Jā, Kuldīgi iedvesmo nevien mani, bet arī citus. Top skaista dzeja un dziesmas par šo pilsētu. Tiek uzņemtas filmas, bet mākslinieki to attaino savās glaznās. Kuldīdznieki ir lepni par savu pilsētu. Tie pamatīgi dara savu darbu un tikpat pamatīgi kuldīdznieki prot svinēt svētkus, jo dzīres ir tikai Kuldīgā. Un kā tur dzīro, tas jāredz ikvienam. Es Kuldīgai novēlu tikpat veiksmīgi turpināt iesākto, izkopt pilsētas vērtības, saglabāt manas bērnības smaržu un alakšupītes ieskautos šķūnīšus. Mani sauc Anita. Manos dzimtajos Talsos savus kolēģus no Tukuma sagaidu pie pilsētas ģērboņa, kas ir viesmīlības un sadraudzības simbols. Lai gan bērnībā man tā roka šķita aizdomīga, tagad to izprot citādāk. Pilsētas centrs atrodas starp Talsu un Vilkmuižas ezeriem, un reljefa dažādības un ainaviskā krāšņuma ziņā Talsiem nav līdzīgas pilsētas. Tavs vārds kā putns, īss, lepns un alkains, Talsi, ir rakstāms ar sirds asinīm, ne ar balsi. Savā dzejolī sāka Talsu dzejniece Maija Laukmane. Braucam pa lielo ielu, garām manai mīļākajai kafejnīcai, Talsos Martinelli, kur vēlāk atgriezīsimies un dodamies uz atjaunoto Talsu tautas namu. Ēka un tās pagalms rekonstruēts tiešām vērienīgi un moderni. Mums visiem patika. Nākamreiz viesojoties Talsos noteikti iziesim pa nesen izbūvēto pilsētas promenādi, kas ir koku laipa apkārt Talsu ezeram, kuru rotā gleznaina strūklaka un daudz mīļas pīlītes. No tās paveras skats uz Talsu vecpilsētu, baznīcu kalnu, Pilskalnu un Ķēniņu kalnu. Pie ezera nobildējamies arī pie pogām. Esot Talsos, jābrauc uz Talsu piensaimnieku un jāpērk Talsu ritūs, kuru apeiz dodamies uz Saules kalna brīvdabas estrādi. Tā ir man mīļākā vieta pilsētā, kur labprāt dodos apsēsties zem skaistā ozola un domāt, ka dzīve ir skaista, vai ne?
Vienā skaistā septembra dienā mēs te dažas kandavnieces, kuras Tukuma domē strādāja nu jau nescik gadus, Iveta, Simona, Anta, Dace, sadomājām doties pa Kandavas ielu Tukumā uz to Kandavu. Šaupa to ielu uz priekšu skatās Juris Šulcs priekšā. Nu, neko ņem šo līdzi, viņš tak tai Kandavā ar dzims un netālu pie tās audzes. Nu, labi, līdz Kandavai tikuši skatās brauc vesels tukumnieku bars. Ko darīs? Parasti jau it kā kandavnieki ar tukumnieku taisto klobu, bet mēs aicinās rādīt to pilsētu skaisto. Tukumnieku Kandavā sāk prasīt, kur te ir Tukumiela. Nu, ko, nezinām, raustam plecus, solīja, ka būs. Ejam rādīt, meklēt. Izstaigājām visu pilskalnu. Apskatījām pilsas maketu, kur nedrīkst līst pa tuvu 1 metru, savādāk 100 lati sots jāmaksā. Nu, tad turpat pie pilskalna atradām kuili. Nu, tāds brašulis kā no paša ģērboņa izlecis, ar visām čužām. Labi, iet tālāk meklēt, aiziet līdz promenādei, vāku skaist vieta. Tur gan viss ar zīlēm, gan bruģī, gan eglēs, gan apstādījumos, un salīdām arī zīlē fočēties. Labi, baigi piekusuši. Sākām domāt, kur iestiprināties. Labi, ies uz to slaveno muzeju Kandavā. Tur, kur ekspozīcija ar zirgu uz tirgu, pat visu zirgu iejājām. Nu, padzērām slaveno ozolziļu kafiju. Nu, labi. Nu, tā izstaigājām visu Kandavu, nonācām līdz tiltam. Tilts gan kandavniekiem slavens kā vecākais laukakmens tilts, bet piekusuši vairs nebija spēka meklēt to Tukuma ielu Kandavā. Spraud to zīmi ar Tukuma ielas nosaukumu 1 staciņas malā. Nu, ko kandavnieki? Ielu mēs jums atradām, bet bruģējiet paši, meklējiet kā nu varat. Uz tikšanos Tukumā, mīļie kandavnieki! Esmu Latvijas dēls, un mana sirds puks Tukumā jau paudžu paudzēs. Tukumnieki ir lepni par saviem māksliniekiem, dzejniekiem, falsdarbiniekiem un sportistiem. Tāpēc gribu pieminēt Imantu Ziedoni, Zigfrīdu Annu Meņerovicu, Georgu Andrējevu, Ansi Artumu, Kārli Neili, Leonardu Āriņu, Māru Zālīti. Un, protams, arī sportistus, mūsu olimpiešus, Modri un Anitu Liepiņus, Ievu Zundu un Jāni Ozolu. Dzīve sākās ar pienu, un mēs ikdienu dzeram un ēdam ar gardām mutēm Tukuma balto produkciju, un iesakām arī jums, mīļie ciemiņi. Čuk, 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 čuk. Zaļa čūska mūs modina ik rītu. Tas ir vilciens, bez kura Tukums nav iedomājams, un stacija, kur miljonu soļu spērts. Ko parādīt jums? Nu, protams, Durbes pili un romantisko tiltu. Vai zinājāt, ka Durbes pils reiz piederēja Rainim, un viņš to atdāvināja skolotāju savienībai. Ienākot Latvijā boļševikiem, šeit bija slimnīca. Bet nu atkal pils ir svēta un pilda savas funkcijas. Brīvības laukumā rit godu dzīve, svētki, koncerti un visādas izdarības, rau strūklaka, un tā bija pirmā uzbūvētā Latvijā pēc neatkarības. Varu stāstīt un stāstīt, jūs taču zinat, esam Rožu pilsēta. Neviens man šo nevar atņemt, sirds mana, pukst strauji, es vienmēr pēc tevis ilgojos, mans mīļais Tukum. Dievs tevi svētī. Turies saules mūžu, savai pilsētai vēl tās patriots Artis. Bučas visiem!